Labrīt! Šodien mēs runāsim par augiem, par audiem, gan augu audiem, gan dzīvnieku audiem. Un, lai to izdarītu, es mēģināju ierakstīt savu prezentāciju. Man, diemžēl, nav nekādas speciālās aparatūras, bet man ir ekrāna ierakstītājs, un līdz ar to es arī šo te izmantoju, tāpēc manu seju šobrīd neredz, bet es pastāstīšu to, ko es būtu stāstījusi klātienē. Tātad augu audi. Pirms mēs sākam runāt par augu audiem, mums ir jāatkārto, ka augiem ir dažādas daļas. Augiem ir virszemes daļa, augiem ir pazemes daļa, un virszemes daļa savukārt iedalās daļā, kas var vairoties, tā ir reproduktīvā daļa, un veģetatīvajā daļā, kas ir lapas, stumbrs un kaut kādas papildu struktūras. Un pārsvarā šie te audi, par ko mēs runāsim, tie būs tieši no veģetatīvās daļas vai varbūt kaut kas no saknes. Tātad augu audi iedalās pastāvīgajos audos un meristēmu audos. Meristēmu audi ir tāds tā kā augu cilmes šūnas. No šīm veidojās arī pārējie audi, bet pastāvīgie audi tie ir jau noformējušies audi, tie iedalās segaudos, pamataudos, vadaudos un balstaudos. Veidotāji audi, tie, kas veido visus pārējos audus, atrodas noteiktās vietās augam. Tās būs galotnes, gan augša, gan leja, kā arī tas būs uz visriņķī augam tuvumā mizai vai epidermai uz stumbra, un tas atļaus augam augt resnumā. Un savukārt ir arī tāda lieta kā iestarpinātā meristēma, tas būs raksturīgs tieši viendīglapjiem. Viendīglapji bija graudzāles ļoti daudzas, un arī lilīdzīm, bet graudzāles. Un graudzālēm, ja jūs esat viņas apskatījuši, tur ir tādi mezgla punkti, un šajos mezgla punktos atrodas arī uz stumbra iestarpinātās meristēmas. Meristēmu audi, ja jūs pievērsīsiet uzmanību šim te attēlam, tie ir tur, kur ir tieši šūnu preparāti. Apakšējā attēlā, tur, kur ir saknīte, saknes gals, jūs varat redzēt burtiski tādu kā līniju starp pamataudiem, nevis pamataudiem, bet pastāvīgiem audiem un starp meristēmu audiem. Tāda lokveida līnija, kas atdala viens no otriem. Meristēma ir pašā galā, un tad nedaudz virs tās ir pastāvīgi audi. Savukārt galotņu meristēma, kas ir tajā īstajā galotnē, tas ir nedaudz tumšākā krāsā tajā augšējā šūnu attēlā. Meristēmu audus izmanto tādā lietā kā meristēmu kultūras. Meristēmu kultūras ir veids, kā īpašā barotnē un sterilos apstākļos var izaudzēt veselu augu no maza gabaliņa, kuru paņem no vietas, kur ir meristēma. To izmanto pētniecībā un selekcijā, un šādā veidā var atbrīvoties, piemēram, no kaut kādiem augu vīrusiem, var pavairot augus, kas ir identiski pēc tam ir identiski viens otram, un pētniecībā tas mēdz būt ļoti, ļoti noderīgi. Kā arī šādā veidā ir iespējams saglabāt noteiktus augus. Tālāk, pamataudi. Pamataudi ir tādi audi, kas aizpilda telpu starp pārējiem audiem. Respektīvi, tad, kad jūs redzat kaut kādu kopējo bildi, jūs mēģināt vispirms noteikt visus citus, un tas, kas paliek pāri, tas ar lielu iespējamību tie būs pamataudi. Viņi ne tikai aizpilda telpu, tas ir aizpildīt izklausās, ka viņi neko nedara, bet nē, tā nav, viņi kaut ko arī dara. Piemēram, apakšējā tajā zaļajā
šūnu preparātā. Pamataudi ir uzreiz šeit. Jā, tās abās pusēs tas virsējais slānītis, gan augšā, gan apakšā ir segaudi, un te uzreiz augšējā slānītī aiz segaudiem būs pamataudi, kuri nav sakārtoti ļoti brīvi, bet tie ir sakārtoti arī rindiņās. Un tā kā tā ir lapa, tad šajos te audos būs daudz chloroplastu, kā jūs to arī redzat, ļoti daudz tur chloroplastu ir iekšā. Un tie nodarbosies ar fotosintēzi. Tas ir viens. Vēl pamataudi var kaut ko uzkrāt, vēl pamataudi var, piemēram, ūdensaugiem veidot tādas tā kā gaisa kabatas, kas palīdz ūdensaugu lapām turēties vai nu virs ūdens, vai arī peldēt ūdenī iekšā un nenogrimt. Bet jā, augšā šajā zilajā attēlā jūs redzat tipisko pamataudu izkārtojumu. Vienkārši kaut kādas iepaļas šūnas, kas ir sakārtotas kaut kā, bet ne tādā noteiktā rakstā. Balstaudi. Balstaudi savukārt ir tādas, sastāv no tādām šūnām, kurām ir uzbiezināti šūnapalki. Un kas ir šūnapalks? Šūnapalks ir tā šūnas vieta, kas atbild par šūnas mehānisko izturību. Un tātad, ja mums ir biezi šūnapalki, mums ir daudz izturīgākas šūnas. Balstaudi var būt dažādi. Balstaudiem var būt, piemēram, tā kā šeit ir nedaudz uzbiezināts šis te šūnapalks, un tad mums ir, piemēram, tāda lieta kā akmeņu šūnas, kurās ir tik stipri uzbiezināti šūnapalki, ka tas ir arī pārsvarā viss, kas viņām ir, un akmeņu šūnas ir nedzīvas. Lūk, šeit blakus šūnu attēlā jūs redzat, kā izskatās parasti balstaudi. Tos jūs uzreiz atpazīsiet. Rekur blakus ir pamataudi, šie ir balstaudi, un uzreiz var redzēt atšķirību, ka balstaudiem ir ļoti bieži šūnapalks, un šūnu preparātos parasti tiek krāsoti, šūnapalki iekrāsojās ļoti labi, viņi izceļās. Tālāk mums ir vadaudi. Vadaudi nodrošina vielu transportu. Vadaudi ir divu veidu. Ir tie, kas no saknēm uz augšu transportē ūdeni un izšķīdušās minerālvielas, tie būs koksnes vadaudi. Tad ir lūksne, kas savukārt transportē ūdenī izšķīdušas organiskās vielas, kas rodas fotosintēzes procesā. Tā ir lūksne. Un to lūksnes sastāvā ir sietstobri, un koksnes sastāvā ir traheīdas. Lai vadaudi varētu labi pildīt savu funkciju, tiem ir nepieciešams atbalsts, tāpēc vadaudiem apkārt parasti ir izvietoti arī balstaudi, un visu kopā to sauc par vadaudu kūlīti. Šeit jums ir mikroskopā, tas gan nav parastais mikroskops, bet ar lielāku palielinājumu, te jūs redzat vadaudu kūlīti. Šeit apkārt jūs redzat tos biezos šūnapalkus, tātad tie būs balstaudi. Šīs te lielie caurumi būs koksnes vadaudi jeb trahejas, un tad šeit ir tādi mazāki, un reizēm var redzēt arī, ka tie ir tādi tā kā tīkliņi pa vidu. Jā, to var redzēt gan šādos mikroskopu preparātos, gan arī ar mazākiem palielinājumiem, un tie būs sietstobri, ko jūs redzat šajās vietās. Tātad tas, kas transportē uz augšu ūdeni un minerālvielas, ir koksne, tas, kas transportē vajadzīgajā virzienā ūdeni un izšķīdušās organiskās vielas, tā ir lūksne. Koksne gandrīz vienmēr būs mirušas šūnas, vienkārši viņas kalpo kā caurulis, bet lūksnī veidos dzīves šūnas. Te vēl viens attēls, tas ir biendīglapis, un šeit jūs varat redzēt segaudus, varat redzēt šeit, kur tie vadaudu kūlīši, kur izskatās parasti pēc seiņām kaut kādām. Lielie atvērumi būs
koksne. Šeit, tur, kur izskatās, ka ir mazliet kaut kāda cita krāsa, tur būs šie lūksnes vadaudi, tāpēc, ka tiem ir šie starp siestobriem ir tādas filtru sietiņu veida struktūras, un tās rada šo te apmigloto krāsu, un apkārt vadaudu kūlītim ir balstaudi, kas to balsta. Tā tas izskatās vēl citā attēlā, piemēram, šeit ir viendīgi lapie vadaudu kūlīšu izkārtojums, šeit ir divdīgi lapie vadaudu kūlīšu izkārtojums. Viendīgi lapie vadaudu kūlīši būs izmētāti tādā neregulārā rakstā pa visu stumbra šķērsgriezumu, bet divdīgi lapiem vadaudu kūlīši būs izkārtoti aplī. Vai arī deformētā aplī, atkarībā no tā, cik atbilstošs aplim ir šis te auga šķērsgriezums. Vēl vadaudu novietojums atkarībā no tā, kur viņi atrodas uz paša auga, arī atšķirsies. Lapai, kur ja mēs pārgriežam lapu uz pusēm, vadaudi atradīsies dzīslu vietās. Ja mēs pārgriežam stumbru, tad, kā jau teicu, divdīgi lapiem būs aplī izkārtoti, viendīgi lapiem būs izmētāti. Un saknē vadaudi savukārt būs centrā. Tad mums ir tādi audi kā segaudi, un, kā saka nosaukums, tie sedz, sargā. Parasti no vienas šūnu kārtas var būt segaudu pārveidnes, kas ir domātas pārsvarā vai nu lai aizsargātu, vai lai samazinātu mitruma zudumus, vai aizsargātu no temperatūras. Un šajā slānī atradīsies arī atvārsnītes. Kā kuram augam, atkarībā no tā, kur tas augs atrodas. Ja tas ir uz sauszemes, tad atvārsnītes parasti lapa apakšā, ja tas ir ūdens augs, tad nē. Un tad attiecīgi šis te regulē gāzu apmaiņu un pārējās šūnas aizsargā virs šīs epidermas segaudiem. Vai nu vienā pusē lapai, vai abās pusēs lapai var būt kaut kādas vaska kārtiņas, kas sniedz papildus aizsardzību, un to te sauc par kutikulu. Tā te mums ir kopējs attēls vēlreiz, lai paskatītos, kā tas izskatās lielā preparātā. Tātad, ja mums ir kaut kas pārgriezts, šajā gadījumā tā ir sakne, un te mēs skatāmies, ko mēs redzam. Lielie caurumi būs koksne. Lielie vai mazākie tādi izteikti apaļi un tukši, tās būs vadaudu koksnes daļas. Lūksne atradīsies, ja mēs redzam novietojumu attiecībā tur, kur ir, teiksim, centrs un kur ir ārpuse, tad lūksne, jeb ziedstobra atradīsies vadaudu kūlīšā ārpusē, vairāk uz to epidermas pusi. Un tā balstaudi redzam, ka viņi ir tieši ap koksnes šiem te šūnām izvietoti. Un tad pārējais, kas te ir aizpildīts, tie būs pamataudi. Un kā mēs redzam, tie var būt gan bišķīt vairāk sakārtoti, gan arī pilnīgi tā kā izmētāti. Protams, pati ārējā kārtiņa būs epiderma. Tad nonācām pie dzīvnieku audiem. Tātad dzīvnieku audi mums ir 4 veidu. Šeit jūs varat apskatīties, ka viņi ir pat mēģināts ar bultiņām iekrāsot, ka šos te dažādos veidus nervaudi, muskuļaudi, šie ir nervaudi un šie ir, es atvainojos, epitēlija audi, šie ir muskuļaudi, un tad šie te gaiši zilie ir saistaudi. Mācība par audiem to sauc histoloģija, un histoloģijā es zinu, ka gan šūna, gan audi ir tēmas, kas cilvēkus biedē un liekas nesaprotams, bet šeit atslēgas vārds laikam būs, ka šīs te lietas cilvēki mācās atkal un atkārto, un tādā veidā viņi iemācās. Es nedomāju, ka ir kāds, kurš jau pirmajā reizē
būtu uzreiz sapratis visu un iegaumējis visu par šūnu vai audiem. Un tā kā, ja jums liekas, ka jums tas ir šķiet sarežģīti, jūs neesat vieni šajā sajūtā. Tāpat jūtas arī studenti. Tas ir tāda universāla sajūta par šūnām un audiem un vēl par molekulāro bioloģiju un ģenētiku arī. Tā, dzīvnieku audi. Tātad mums iedalās epitēlijaudos, muskuļaudos, saistaudos un nervaudos. Šie visi audi radīsies no cilmes šūnām. Par tām mēs arī parunāsim pašās beigās. Un jūs jau redzat, ka ir zināmas līdzības ar augiem. Tātad, ja dzīvniekiem ir epitēlijaudi, tad augiem mēs sauksim segaudi. Biežāk segaudi. Muskuļaudi augiem nav. Saistaudi ir augiem pamataudi. Un nervaudu arī augiem nav, bet vismaz šīs divas ir līdzīgas, kā arī cilmes šūnas augiem būs mežstēmu audi. Tālūk, šī ir schēmiņa, kā var iedalīt šos audus. To pašu jūs redzējāt pie tā putniņa sākumā, vienkārši šeit ir uzrakstīts ar vārdiem. Šis sadalījums atbilst tam, kas ir jūsu grāmatā. Bet, ja jūs lasat, piemēram, kādu citu grāmatu vai lasīsiet kaut kad nākotnē, ja jums gadīsies studēt kaut ko saistītu ar bioloģiju, tad varētu gadīties, ka šis te iedalījums ir vai nu sīkāks vai nedaudz citāds. Tas ir saistīts ar to, ka atkarībā no tā, par ko mēs gribam runāt, mēs varam sadalīt šos te cilvēku audus nedaudz atšķirīgi. Līdz ar to šis ir tas, kas ir jūsu grāmatā, bet, ja jūs kādreiz ieraugat citādāk, tā var būt. Es arī gatavojoties, arī skatījos citus avotus un bija atšķirīgs tāds iedalījums. Tātad epitēlijaudi ir tie paši segaudi, un tie, protams, sedz, aizsargā, izklāj, kā arī cilvēkam veido dziedzeru sekretoro daļu. Tiem ir slāņu uzbūve, bet slānis var būt vai nu viens vai vairāki. Tātad mums varētu būt parastais segepitēlijs, kā mēs to saprotam, ka tas vienkārši sedz. Tās būs tādas iepaļas, plakanas šūnas, kodols būs centrā, bet epitēlijaudiem kodols būs tāds liels un apaļš, labi redzams. Segepitēlijs. Un vēl viena lieta par epitēliju. Tad, kad jūs redzat audu attēlus, lūdzu pievērsiet uzmanību, vai jūs gadījumā neredzat kādu malu. Tāpēc, ka segepitēliju audu attēlus ļoti labi var atšķirt tad, ja jūs redzat, ka te ir, piemēram, robeža un tie audi beidzās. Tātad, ja tā ir kaut kāda mala, tad skaidrs, ka tas ir segepitēlijs kaut kāda veida. Dziedzeriem tas pats. Mala tad attiecīgi būtu šis te lūmens, tas tā vieta, uz kuru tiek sekretēts kaut kāds šķidrums, kaut kāda viela. Un šī arī skaitās kā mala, un tātad šūna blakus malai būs epitēlijs kaut kāda veida. Šīs te, piemēram, ir šis ir cilindriskais epitēlijs, un cilindriskais epitēlijs ir reizē gan segepitēlijs, gan dziedzerepitēlijs. Tas sastāv no vairāku tipu šūnām, piemēram, elpošanas ceļos. Elpošanas ceļos ir gan šūnas, kurām ir matiņi, un tās ir domāts, lai pārvietotu, piemēram, kaut kāds, puteklis iekļūst, un tad to putekli vajag dabūt kaut kur ārā. Un tur ir arī šūnas, kas, piemēram, ražo kļotas. Tās tad būtu sekretorās, tātad dziedzerepitēlijs. Un tā kā tās ir izvietotas pamīšus, dažādās grāmatās arī var būt nosaukts vai nu pie viena vai pie otra tipa, bet faktiski var būt zem abiem tipiem šis cilindriskais epitēlijs. Cilindriskais tāpēc, ka tas ir garš, izstiepts, no augšas izskatās, ja mēs tā no augšas paskatītos apaļš, bet no sāna viņš ir garš un izstiepts, kodoli atrodas vairāk lejas daļā. Mums ir daudzkārtainais epitēlijs, kas ir savukārt izklāja urīna pūsli.
daudzkārtainais epitēlijs, arī ādā, piemēram, epitēlijs ir daudzās kārtās, bet tas nenozīmē, ka tas ir daudzkārtainais epitēlijs. Ādas epitēlijs nekustās. Ādas epitēlijs, kā tas ir izveidojies, tas var tikai nomainīties, vecās šūnas atmirst, jaunas nāk vietā, bet šūnu izkārtojums īpaši stipri nemainās. Urīnpūslis ir tāds orgāns, kam ir jāspēj sarauties un izstiepties diezgan lielā amplitūdā, tāpēc, ka tur iekšā krājas urīns. Lai to izdarītu, un vēl joprojām tās ieniņa būtu pasargāta un pildītu savas funkcijas, ir nepieciešams tāds epitēlijs, kas var it kā noslīdēt šīs šūnas viena ar otru, un tad, kad urīnpūslis ir pilns, tad šūnas ir plānākās kārtās, un tad, kad tas ir tukšs, tad šīs šūnas savirzās kopā un izskatās, ka tas slānis ir biezāks. Nākamā grupa. Tātad mums ir muskuļaudi. Muskuļaudi ir tie audi, kuri nodrošina dažādu veidu kustības. Mums ir divi audu tipi, kas spēj, divi audu tipi, kas nespēj pakļauties gripai. Tas ir, kuri vienkārši nepakļaujās gribai. Tie ir sirds muskuļaudi un gludie muskuļaudi. Un viens muskuļaudu tips, kurš ir pakļauts mūsu gribai, tie ir šķērsvītrotie. Tātad, es atvainojos, tātad, kur apakšā ir gludie muskuļaudi, tās ir vārpstveida šūnas pa vienai ar izstieptiem kodoliem, izklāja kaut kādas orgānu sienas un nodrošina šo te orgānu kustības. Tad ir sirds šūnas, kuras arī ir katrai šūnai viens kodols, bet šūnām ir nedaudz cita forma, un tās ir savienotas savā starpā. Tur ir redzams tādas tā kā līnijas, kas nebija pie gludajiem muskuļaudiem. Un šķērsvītrotie muskuļaudi ir ar ļoti izteiktu svītrojumu, un šīs šūnas savukārt ir pavisam saaugušas kopā, un vienā šūnā tad sanāk, ka var būt vairāki kodoli. Lūk tā, un te attēlos mēs arī redzam, jā, ir svītrojums un daudzi kodoli šķērsvītrotie, ja ir tāds tā kā, tā kā gofras tipa, tad tā ir sirds muskulatūra, un ja ir tādas izstieptas šūnas ar lieliem centrālajiem izstieptiem kodoliem, tad tie būs gludie muskuļaudi. Vēl mums ir nervaudi. Ar nervaudiem, manuprāt, tīri ar atšķiršanu ir pavisam vienkārši, jo šīs šūnas izskatās ļoti atšķirīgi no visām pārējām. Izskatās tāds tā kā vidū kaut kas iepaļš ar gariem taustikļiem, un tā mēs arī zīmējam šos te schematiski, un tas viss tādā veidā mēs to atšķiram. Nervaudu šūnas nav tikai neironi, nervaudu šūnas ir arī visas pārējās šūnas, kas palīdz šiem te nervaudiem darboties. Piemēram, oligodendrocīti ir tādas šūnas, kas ar saviem izaugumiem pārklāja neironu izaugumus, un tas nodrošina lielāku signālu pārraides ātrumu. Astrocīti savukārt, viņi kaut kur pieslēdzās, un tādā veidā viņi palīdz neironam pašam labāk funkcionēt. Viņi ietekmē neirona darbību iekšēju. Un mikroglija savukārt mums ir tādas šūnas, kas ceļo, iet, slīd starp citām šūnām un vienkārši pilda uzkopšanas funkciju. Tā kā smadzenes ir audi, kas patērē daudz enerģiju, un tām ir nepieciešams liels gan enerģijas daudzums, tad tas nozīmē, ka tām ir arī daudz atkritumu, kurus savāc mikroglija. Un tad ir šis pēdējais veids ir saistaudi, un tad šis varētu būt tas sarežģītākais veids, ko atšķirt, tāpēc, ka to ir ļoti daudz, un tie izskatās ļoti dažādi. Visiem ir viens tips saistaudi, bet izskatās ļoti dažādi. Tie nesaskaras ar ārējo vidi un neatrodas šūnas ļoti cieši blakus, kaut gan kaulos izskatās,
un arī cīpslās tas izskatās, ka ir cieši blakus. Un attiecīgi šķidrajiem saistaudiem būs šķidra šīs te starpšūnu viela, blīva starpšūnu viela būs kaulaudiem, un amorfa nozīmē bez noteiktas struktūras, bet ne šķidra. Vienkārši tur var būt daudz dažādas lietas iekšā. Tas būs iertanījiem saistaudiem. Nu, lūk, te mēs varam apskatīties. Šie būs kaulaudi. Šis būs skrimšļa audi. Vēl viens skrimšļa audi, tad ir saites un cīpslas. Tad mums šis te ir zemādas saistaudi. Taukaudi, kas arī piederēs irdenajiem saistaudiem. Kaut kādi saistaudi, kas ir orgānos, un šie te ir šķidrie saistaudi. Vēl viens attēls vienkārši uzskatāmībai, kāpēc saistaudus atšķirt no citiem varētu, nevis no citiem, bet kāpēc saistaudu attēli varētu būt visgrūtākie. Tāpēc mans ieteikums, ja jums ir nepieciešams atšķirt saistaudus attēlā, ir vispirms saprast, vai tas nav nervs, vai tie nav nervaudi, vai tie nav muskuļaudi, vai tas nav epitēlijs. Un ja tas nav nekas no tā visa, tad lūdzu, tad tie būs kaut kāda veida saistaudi. Un attiecīgi tad jūs varat sākt domāt, vai tas izskatās vairāk pēc taukaudiem. Ja nē, tad varbūt tas izskatās pēc kaut kādām cīpslas, piemēram, skrimslis, zemāda. Tad varam sākt domāt, kura ir tā variācija. Bet es ļoti priecātos, ja jūs atšķirtu ļoti labi vismaz muskuļaudus, nervaudus un epitēlija audus un saistaudus. Nu, ja tur gadās kāda kļūda, nu, tas ir saprotami. Nu, vismaz šajā mācību posmā. Un pats pēdējais. Tātad mums ir cilmes šūnas un arī vēža šūnas, jo tie ir viena spektra divi gali. Cilmes šūnas ir tādas šūnas, kuras nav diferencētas. Diferencēties nozīmē specializēties. Tātad cilmes šūnas nav specializējušās, un no tām var rasties pārējās šūnas. Tad, kad rodas jauns organisms, visas pēc apaugļošanās un pirmajā attīstības posmā visas tā šūnas ir cilmes šūnas. Tāpēc, ka tajā brīdī tām piemīt spēja kļūt par jebkuru citu šūnu. Un tad attiecīgi šim embrijam attīstoties tālāk, šūnas specializējās. Un tad, kad tās ir specializējušās, arī organismam, kas ir pavisam pieaudzis, ir kaut kādas cilmes šūnas, bet šīs šūnas vairs nevar kļūt par pilnīgi jebko. Tām ir, teiksim, noteikts spektrs. Ir ādā cilmes šūnas, bet ādas cilmes šūnas varēs kļūt par kaut kādu no ādas šūnu veidiem. Tad, piemēram, ir cilmes šūnas kaula smadzenēs, tās atkal vairāk būs asins šūnu veidotājs. Lūk, tā kā atkarībā no tā, kādas ir šo pieaugušo organismu cilmes šūnas, tām arī būs ierobežotas spējas būt par kaut ko citu. Tad tas vienkārši ir attēlots schematiski, kā cilmes šūna ir principā universāla, tā rodas pēc apaugļošanās. Un ar laiku tā specializējās par visiem pārējiem, nevis tā, bet daloties, vairojoties, tā specializējās par visām pārējām šūnām. Kā notiek šī specializēšanās, kā šūnas zina, par ko te ir jākļūst. Tad ir apaugļošanās, tad ir sākotnējā tā šūnu kopa, un tad, kad jau ir izveidojies tāds lielāks šis šūnu apjoms, tad šūnas arī nemitīgi viena ar otru komunicē caur vielām, caur kaut kādām nelielām kustībām. Šūnas viena otrai pasaka, kur es atrodos un kas es esmu. Un šajā posmā šūnas viena otrai ir pateikuši, tad kura tad ir augšā, kura ir apakšā, kura ir iekšā, kura ir ārpusē. Un pēc sava novietojuma šūnas, un viņas par šo savu novietojumu ziņo blakus šūnai.
un tādā veidā viņas sāk specializēties. Un tad tās, kas būs ārējās šūnas, varēs kļūt tikai vairs par epidermu vai nervu šūnām vai kaut kādām pigmentu šūnām. Tās, kas būs iekšā entodermā, tās principā izklās kaut kādus iekšējos orgānus. Un tad ir tās, kas būs vidējā slānī, tās arī būs nervaudi, muskuļaudi vai kaut kāda veida saistāudi. Un nekas cits. Lūk, tad pēc šīs sākotnējās specializācijas jau samazinās tās iespējas, par ko var kļūt katra cilmes šūna. Par vēža šūnām. Par vēža šūnām ir tā, ka vēža šūnas savukārt ir tādas šūnas, kuras pavairo pašas sevi, un uz tām neiedarbojas parastie šūnu dzīves beigu signāli. Jo katrai šūnai ir paredzēts speciāls mehānisms, ko sauc par apoptozi. Tā ir programmētā šūnu nāve. Bet vēža šūnas ir tādas šūnas, kas kaut kādu iemeslu dēļ neiziet šo te programmēto šūnu nāvi. Tās vienkārši nereaģē uz signāliem un turpina dalīties pēc tam, kad tās jau, teiksim, ja šūnā ir kaut kāds defektīvs DNS, ja šūnā ir kaut kāda nepareiza vielmaiņa, tad parasti šī te programmētā šūnu nāve ieslēdzās. Tas ir speciāls mehānisms, kas ir domāts, lai aizvāktu visas kļūdas laicīgi. Bet vēža šūnām šie apoptozi neieslēdzās, un tās turpina vairoties un dalīties. Un šī te vai nu defektīvais DNS vai nepareizā vielmaiņa tiek pavairota vēl daudz vairāk. Un šeit ir, piemēram, attēls, tas ir sākums, viena šūna, tad tās kļūst par daudzām. Tad, kad tās ir pietiekami lielā daudzumā, jau pašā centrā sāk veidoties vēl atšķirīgāka, specifiskāka izskata un fizioloģijas šūnas. Notiek augšana. Šajā te fāzē šūnas var arī piesaistīt, šūnas arī izsūta signālus tā kā uz ārpusi, un šajā fāzē šūnas var sākt sūtīt tādus signālus, ka mēs gribam, lai šeit mums pienāk vairāk barības vielu un vairāk skābekļa. Un tad šeit ieauga asinsvads, jo asinsvadi reaģē uz pieprasījumiem. Viņi mums visas dzīves laikā var pamainīt, it sevišķi mazie asinsvadi, pamainīt savas vietas, un tā arī darbojas, piemēram, tās vēnu operācijas. Tad, kad kādam ir, teiksim, deformētas vēnes, tad daļu no šīm vēnām var izņemt, un citas vēnes vai sākotnēji aizstāja to funkciju, un kaut kas var arī atjaunoties. Tāpat arī audzējs var pieprasīt, lai viņam piegādā papildus asins. Un kamēr viņš nav pārplīsis, tikmēr viss ir puslīdz ok, bet tad, kad jau šis te audzējs, viņš nevienmēr plīst, bet viņš mēdz plīst, un tad tās jau pavisam jaunā veida šūnas iekļūst asinsritē, aizceļos citu vietu un sāk augt tur. Un tās tad sauc par metastāzēm, un tā ir ļoti sarežģīta fāze, ko ārstēt. Lūk, tas ir arī apmēram viss šodienai. Es ceru, ka jums tā paskaidrāks par audio, un ja nu kas, jūs varat lasīt arī grāmatu. Tur ir vesela sadaļa, un viņa ir diezgan lasāma par to, kas ir audi un kā tos atšķirt. Labi, tā tiekamies citā reizē.